Mūsu ceļojums pa Ukrainu tuvojas nobeigumam. Laiks iet nežēlīgi ātri, un tā izskaņā mēs tikāmies ar Ukraiņu bruņoto spēku 425. atsevišķās trieciena vienības vai bataljona skala vīriem, lai Maskavijas ordu neutralizēšanas atbalstam nodot tik svarīgos termālos dronus, ģeneratorus un uzlādes stacijas. Bataljona skala vīri mums sniedz ieskatu karavīru treniņu poligonā, ikdienas nodarbībās un ļāva iemēģināt arī roku, kā tas ir notriekt FPV dronu. Skatāmies tālāk, vai tas mums izdevās. Tātad iesim Vaņkas klopē, imitēsim darbību. Ieroči īsti, bet Vaņkas nebūs. Večiem visa forši uztaisīs, pilnvērtīgs treniņš. Jā, esam poligonā, vienā no apmācības skalas poligoniem. Viss te džekiem iekārtots, lai var pilnvērtīgi trenēties. Visādi ieroči, trofeju ieroči. Un interesanti tas, jā, kad šobrīd pateica, ka FPV droni pietiek gan krieviem, gan viņiem pietiek. Jā, teiksim, ka tur nav vairs tāds, kā sākumā vedām, bet interesanti, ka trūkst šie novērošanas droni, šie paši Maviki, jā, teiksim, pēc tiem tā ir liels pieprasījums. Mašīnas, protams, mašīnas un vēlreiz mašīnas, jā. Tāpat tās, Jā, mainās, viss mainās, ja vēl gadu apakaļ vajadzēja FPV dronus čupām vēst, tad redzam, ka pietiek. Vismaz šai vienībai, bet es pieļauju, ka visiem ir pietiekami. Šis, kas saka, bise automātiskā, protams, un domāts speciālās patronas domāts cīņai pret FPV droniem. Tad pamēģināsim, kā būs ar enkuļiem. Trāpīšu pa FPV dronu vai netrāpīšu. Būs interesanti. Bet tā ir tāda neatņemama sastāvdaļa. Neviena vienība neiziet uz fronti, ja nodaļā nav vismaz viens ar šādu veidu ieroci. Vai bisi vai divstobri. Jā, klausies, ir jātrenējās, lai ar bisi šo munīciju trāpīt pa FPV dronu. Man nesanāca, diemžēl, otrajam arī nesanāca, jā. Ir skaidrs, ka tas ātrums ir ļoti liels, jā. Un ja vēl kaujas apstākļos stresā, jā, ir jābūt labam šāvējām un labām iemaņām un labam treniņam, protams. Skatīsimies, kā nākamajam mums izdosies. Wow! Nofilmu. Jā, tas, kas palika pāri no šitā nabaga, jā, tur veiksmīgs trāpījums baterijā, bet mēs te nebijām no bīstomi Ukraiņu karavīrs ar triecienu šauteļiem. Jā, ir grūti, bet, daudz munīcija patērējās uz treniņiem viennozīmīgi, jā. Bet, ja cilvēks ir labi sagatavots, jā, tas nozīmē, ka vienība arī daudz lielākā drošībā, jā. Un es arī, teiksim, no militārā skatījuma pieietu, ja tu treniņos nevar notriekt 10 patronām izšaujot dronu, tad tu neesi gatavs doties uz fronts līniju, jā, un aizsargāt savus karavīrus, kuru drošība ir atkarīga no bises un no precizitātes. Pēc nelielas pulveru un degošu litija smirdoņas un akumulātoru apostīšanas uzmetām aci arī vienam no šī kara slavenākajām kājnieku kaujas mašīnām, amerikāņu Bredlijam. Jā, šī kājnieku kaujas mašīnā Bredlijs, amerikānis, Ukraiņu karavīri ļoti slavē īstenībā, vai ne? Bet arī taktika ir mainījusies. Krievi arī no viņa baidās no šīs mašīnas, un kā viņi rīkojās, un kā Ukraiņu karavīri teica, nodalz vispirms optikas nost un kameras, lai padarītu aklu vadītāju komandieri. Tas ir normāli. Es domāju, ka
jau sākoties karam, galvenais bija notriekt arī no tankiem redzamības iekārtas un padarīt aklu. Bet, kā jau teicu, Ukraiņi ļoti slavē šo mašīnu. Diemžēl Krieviem arī trofejās nonāca šīs kājnieku kaujas mašīna. Un viņi arī trenējās uz to. Un tā kā viņi uzskata, ka šobrīd nav labāk nekā pa Bredlī. Tā, nu mēs esam vienā no Ukraiņas armijas dislokācijas vietām. Aiz manis ir kājnieku kaujas mašīnas Bredlīs. Un man blakus stāv komandieris Bredlī, arī Iesaukants. Dažus jautājumus viņam. Рад приветствовать, спасибо вам, что вы согласились на маленькое интервью. А как вы оцениваете, как командир этой машины? Як командир машини я оцінюю її з 10 на 9. Угу. 10 на 9. Да. И что самое лучшее в этой Саме машине? лучше в неї вона броня, вона в неї більш захищена від ударів різних. В неї броня хороша. Угу. І, звісно, 25-й калібр пушка у нас снаряд, вона, звісно, насипає, дає великого урона. Угу. В що ми стріляємо? Угу. Так что машина хорошая. Машина Да? дуже хороша. Ага. Ну, отлично. И сколько вам самому боевых выездов было? На ній 3. 3, да. А остальне на кольосних емках, на різних таких. А тепер на цій 3. Угу. И калибр хороший, можно против танков тоже, да? Да, розбирає танка Угу. тільки так. Ну, отлично. Ну, спасибо вам. И Вам теж гарно боевое дякуємо. счастье, чтобы Да. с вами было. Спасибо. Дякуємо, дякуємо. гарно. Kā saka, paldies Ukraiņas karavīram par labiem stāstiem, iespēju apmeklēt poligonu. Tā kā viņiem veiksmi, чтобы вам все получилось. Ну, да. И главное, бейте этих вонюшек, это самое главное. Ну, да.